Čau! Ir pienākusi vasara un ir pienākusi arī Lācīšu 3. sezona. Rīgas bruģi mēs esam pametuši un atgriežušies Lācīšu vasaras rezidencē. Šī sezona būs īpaša ar to, ka mēs mēģināsim gatavot biežāk, gandrīz katru nedēļu, bet arī ēdienu gatavošanai pievērsties daudz veselīgāk. Un par cik šodien ir ļoti karsta diena, tad mēs vēlamies pagatavot kaut ko ļoti vieglu, un tie būs Lācīšu īpašie grieķu salāti. Lai pagatavotu salātus, mums būs nepieciešams salātlapas, paprika, ķirštomātiņi, sīpols, fetas siers, olīvas, kā arī olīveļa, sāls, pipari un nedaudz ķiploku smalcinātie. Sākumā ņemam salātlapas un ievietojam aptuveni 2 lielas saujas bļodā. Šī būs porcija vienam cilvēkam. Tad ņemam papriku un atdalam aptuveni 1/3 no tās. Iztīram no sēkliņām un baltumiem un tad sākam griezt pēc iespējas smalkākos gabaliņos. Sākumā strēmelītēs un tad kubiņos. Kad papriku esam sasmalcinājuši, pievienojam to traukā pie salātlapām. Tad ķeramies klāt sīpolam. No sīpola mums būs nepieciešama aptuveni 1/4. Notīram to un arī sagriežam pēc iespējas smalkāk. Sīpols šeit ir paredzēts tikai garšai, nevis kā vesela sastāvdaļa. Tad izvēlamies aptuveni 5 līdz 6 olīvas un sagriežam plānās šķēlītēs. Olīvas aromāts un garša ir diezgan intensīva, tāpēc mums nav nepieciešams izvēlēties vairāk olīvas. Pieliejam aptuveni 2 ēdamkarotes olīveļu, kādu 1 šķipsni sāls, nedaudz meltos piparus un tādu palielāku šķipsnu sasmalcināto ķiploku, jo tie piedos ļoti interesantu garšu salātiem. Un tad visu iemaisam. Tad sagriežam aptuveni 70 gramus fetas siera, tā kā tas ir ļoti lipīgs un drūpošs, tad varam īpaši necensties to smalcināt, jo maisot tas tāpat sasmalcināsies, tāpēc sagriežam tādos nelielos kubiņos. Un skaisti izkārtojam salātu virspusē. Un tad izvēlamies aptuveni vidēja lieluma 5 ķirštomātiņus, pārgriežam uz pusēm un izkārtojam virs fetas siera. Nu ko, mūsu salāti ir gatavi. Tagad atliek mums tikai tos izrotāt. To mēs varam darīt noteikti ar dabā atrodamiem zaļumiem, jo kā nekā ir vasara. Mums atliek nedaudz iestiprināties un doties uz jūru.